Parunāsim tagad par Grieķiju. Protams, tas varbūt pat mazliet jau skan traģikomiski. Grieķija, kur vien skaties un viso ziņu virsrakstos, televizoru ekrānos parāda, jo tā ir tā svarīgākā šobrīd arī lieta Eiropas telpā, protams, ja mēs raugamies arī pasaulē, jo viss jau šobrīd ir saistīts. Grieķijai šobrīd ir izdevies ar Eiropas Savienību sarunāt, ka viņi tā kā labosies un tā kā darīs visu iespējamo, lai glābtu valsti no pilnīga bankrota, un Eiropa tam ir kārtīgi reiz noticējusi. Šī pasaka ir, man liekas, pilnīgi jau bezgalīga. Bet naudu ir apsolījusi, un šodien arī Vācijas parlaments Bundestāgs nobalsoja par to, Vācija galvenais donors, ka to naudu arī dos, un tās problēmas, varētu arī būt sakārtotas. Varētu būt, protams. Tur daudz kas ir jārunā tikai tādā varbūtības izteiksmē, jo Grieķiem nekad neviens neko nevar īsti zināt. Mēs šajā raidījumā un šovakar gribam īsti parunāt, un arī ar kādu grieķu pārstāvu runāsim. Ko tad īsti šobrīd Grieķija ir apsolījis, kādas tam varētu būt sekas, un kāda būtu šī realizācija? Grieķija kļuvusi par starptautiskās sabiedrības aizbilstamo, teju bez nekādas iespējas pieņemt pašai savus lēmumus, vismaz par to, kas attiecas uz valsts ekonomiku. Tuvojoties parādu atmaksas dienai 20. martam, Grieķijas valdība tā sakot parakstīja papīrus, kas no vienas puses liek pamatīgi samazināt budžetu un privātajam sektoram norakstīt pusi parādu, no otras, ja viss noritēs gludi, Grieķija saņems 130 miljārdu lielu starptautisko aizdevumu, kas kopā ar iepriekšējiem 110 miljardiem nozīmē milzīgas parādu saistības, ņemot vērā, ka Grieķija viena gada laikā spēja nopelnīt tikai aptuveni 220 miljārdus. Prasa arī no Grieķijas valdībai, lai Grieķijas valdība attiecīgi pildītu savus pienākumus un ne tikai lai viņi konsolidētu savu budžetu, bet lai viņi attiecīgi pārstrukturētu ekonomiku. Grieķijā minimāla alga ir augstāka nekā Spānijā un nekā Portugāli. Piemēram, salīdzinot ar Portugāli, Grieķija ir par 266 eiro lielākā alga. Grieķija ir ļoti zema produktivitāte, salīdzinot ar to pašu Spāniju, Portugāli un citām valstīm. Tā produktivitāte ir par 22% zemākā nekā Eiropas vidēji. Jaunais taupības plāns paredz samazināt valsts sektorā strādājošo skaitu par 15 000. Minimālo darba algu no 750 eiro mēnesī samazināt līdz 600 eiro. Atcelt bonusus 13 un 14 algu, par 15% samazināt piemaksas pie pensijām. Krietni apcirpts tiks arī aizsardzības budžets, bet vēl joprojām nav skaidrs, kur Grieķi ņems vēl iztrūkstošos 325 miljonus. Kopumā valsts tēriņi tiks samazināti par 1,5% no IKP. Paši Grieķi pagaidām gan izcēlušies nevis ar izpratni, bet agresīviem protestiem. Grieķijas vēstnieks Latvijā mierina, ka tāda ir grieķu mentalitāte un protesti nebūs mūžīgi. Kad valsts un cilvēki kopumā beidzamajos 2 gados ir pieņēmuši prātam neaptverams mērus, ir saprotams, ka kādā brīdī daži jūtas aizskarti. Bet tās nav sajūtas, kas turpināsies visu laiku. Tās ir pārējošas nesaskaņas, tāpat kā iemīlējušamies pārim, vienu dienu viņiem ir domstarpības, citu dienu viņi kopā lido debesīs. Mēs neiekarosim Eiropas debesis rīt no rīta, protams, bet mēs ticam, ka kopā ar partneriem saglabāsim un turpināsim Eiropas idejas. Eiropa mums ir nepieciešama tāpat kā mēs Eiropai. Eiropa arī prasa, lai Grieķijas ārējais parāds, kas pat labi ir 160% no iekšzemes koprodukta, līdz 2020. gadam tiktu samazināts līdz 120%. Pirmais solis – privātie investori, pārsvarā privātu bankas, vienkārši noraksta 53% Grieķijas parādu, apmēram 100 miljārdu eiro vērtībā. Lai gan šķiet neloģiski, ja esat kādam aizdevis 300 latus, piekrist, ka tagad jums atpakaļ atdod 150, lielākā daļa investoru tā cer atgūt vismaz daļu. Protams, ja privātais sektors uz kaut ko tādu parakstās, tas nozīmē, ka viņi gaida samazināt savus potenciālus zaudējumus līdz minimumam. Nenurakstot, viņi var zaudēt visu, norakstot, viņi var daļai atgūt. Grieķijas valdība obligāciju apmaiņas plānu piedāvājumu jau izsūtījusi privātajiem kreditoriem. Tagad jāgaida atbildes. Ja 2/3 piekritīs, tad pārējiem investoriem darījumu liks veikt piespiedu kārtā. Lai kreditors iedrošinātu pieņemt smago lēmumu, daļu parādu atdos nekavējoties, izmantojot saņemto starptautisko aizdevumu.
Mēs ticam, ka no vienas puses ietaupīsim līdzekļus no gaidāmās restruktūrizācijas, no publiskā sektora samazināšanas, no sociālās drošības garantijas samazināšanas, pārāk nesamazinot sabiedrības ieņēmumus. Ar šiem ietaupījumiem un uzticību no starptautisko tirgu puses, kas lēnām, bet atgriezīsies, mēs ticam, ka noturēsimies virs ūdens. Mums nav citas iespējas. Ārpus Eiropas mēdī gan vairāk meklē atbildes uz jautājumu, kā Eiropas mērogos ekonomiski mazsvarīgajai Grieķijai izdevies nospiest uz ceļiem Eiropas Savienību un ar ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas trūkumu it kā apdraudēt 13 gadus ilgo vienotās valūtas eksperimentu. Austrālijas finanšu ziņotājs Daily Reckoning uzsver, ka diezin vai kāds tā īsti tic Grieķijas parāda samazināšanai, jo 8 gadu plāni strauji mainīgajā ekonomiskajā pasaulē nav īpaši nopietni. Tāpat diezin vai Eiropā ir svarīga Grieķijas konkurētspējas paaugstināšana, jo ja arī Grieķi veiks kaut vai daļu no nepieciešamām ekonomiskām reformām, turpmākā ekonomikas samazināšana un iekšzemes koprodukta kritums par 7% pagājušā ceturksnī liecina par ko citu. Un vēl, Grieķijas glābšanai diezin vai ir saistība ar eirozonas glābšanu, ja ņem vērā, ka eirozonai droši vien klātos labāk bez Grieķijas un ekonomiski arī Grieķijai būtu labāk bez eirozonas. Runā, ka Vācijai šādi plāni jau esot, Grieķi to nevēlas pieļaut, pārliecināts ir vēstnieks. Ir dažādas aprindas un opozīcijas politiskās partijas, kas uzskata, ka Grieķijai ir jāatgriež pie nacionālās valūtas, bet ticiet man, ka valdošais viedoklis ir tāds, ka tā būtu katastrofa, un neviens negrib katastrofu. Grieķijai ir jāpaliek eirozonā, un tā ir gatava uzņemties visu, kas nepieciešams, lai to izdarītu. Iespējams, Eiropai tiešām neinteresē viss iepriekš minētais, bet tā noteikti nevēlas pieļaut maģisko vārdu defaults jeb maksātnespēja. Lai gan ir pilnīgi skaidrs, ka Grieķija netiek galā ar saviem parādiem, tomēr oficiāli pasludinot maksātnespēju 20. martā iestātos pavisam citi noteikumi, un kreditori, kas apdrošinājuši parādus pret šādiem gadījumiem, varētu pieprasīt apdrošināšanas prēmijas, kas daudz nopietnāk paputinātu Eiropu. Risks, kā līdzīga situācija varētu atkārtoties citās valstīs, kā piemēram Portugāla, Īrija vai Itālija, tas risks mazinājies. Un, tomēr situācija finanšu tirgos, kaut gan viņa joprojām ir sarežģīta, bet viņa ir ar cerību.